Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Atgādināšu, ka pasakas kopā ar CSDD un Rīgas motoru muzeju joprojām turpina konkursu ģimenēm ar tēmu auto. Uzzīmē, salipina vai kādā citā veidā izveido automašīnu, nobildē, ieliec pie konkursa ziņas un laimē ielūgumu visai ģimenei uz Rīgas motoru muzeju. Tas nav nekas grūts. Arī šeit komentārā atradīsi norādi uz šo konkursu. Bet šajā vakarā Annas Sakses pasaka noklausītā saruna. Vakarā, kad bija nodzēsta gaisma, lietas, kas atradās manā istabā, laikam domāja, ka esmu aizmigusi un sāka sarunāties. Es jums teikšu kaut ko. Lapas švirkstinādama Gausa iesāka uz galda atstātā grāmata. Nu, ko tu teiksi? Viņu steidzinājas palodzes podā augošais Amarillis. Es jums teikšu to, ka cilvēki pret mani izturas nepareizi. Es esmu tik skaista, kad mani atnes no veikala, bet tad viņi sāka mani šķirstīt lapu pa lapai, izlauza no vākiem un pat aizdod citiem. Saprotiet, aizdod. Bet kā rīkojas šie aizņēmēji, tie mērcē pirkstus mutē un pāršķirdami lapas notraiptām stūrus, liec mūs apkārt, ar vārdu sakot, apietas ļoti nevīžīgi, un beigās vēl aizmirst mūs atdot īstiem saimniekam. Es neesmu dzirdējis, ka šādi aizņēmēji prasītu otram kreklu vai palagu, bet grāmatas, jā, grāmatas. Es ieklausījos, kā lielā sašutumā aizcirtās grāmatas vāks. Tu grāmata, laikam domā, ka tikai pret tevi viņi izturs nevērīgi. Amarillis ierunājās aiz satraukuma drebošā balsī. Cik reiz viņi neaizmirst mani apliet, taisni ģībonus nāk virsū, kad pēdējā mitruma lāsa no zemes izsūkta. Ting! Pulkstenis sāka sist, bet apklusa un tikai pēc laba laiciņa izspieda. Tang! Jūs redzat? No 2 sitieniem nogurušais pulkstenis vārgi izdvesa. Atkal viņi aizmirsuši mani uzvilkt. Kārtīgi uzvilkt mani aizmirst, bet tad, kad es kādu nakti apstājos, vai viņi no rīta nezina laiku un baidās nokavēt darbu, tad lamā mani par vecu kraķi un solās sviest lūžņos. Vai tas nav netaisni? Cilvēki ir ļoti nepateicīgi, ierunājies pie sienas pakārtā glezna. Man līdzās vairākus gadus karājās akvarelis. Protams, to nebija zīmējis tik slavens mākslinieks kā mani, bet tas nebija slikts akvarelis. Nē, to neteica arī cilvēki, kad noņēma no sienas un atdāvināja citiem. Vai jūs varat saprast? Viņiem nepatīkot mākslinieks, kas šo akvareli zīmējis. Iedomājieties, akvarelis vainīgs, ka viņiem nepatīk mākslinieks. Bet mākslinieks taču nekarājas pie sienas. Karājas akvarelis. Oi, kas tur papīrkurvi čabinās? Notrūcies iesaucās Amarillis. Vai tur nav peles? Es baidos, ka tās varētu apgraust manu sīpolu. Arī es ieklausījos, ka papīrkurvī kāds trina starp maniem aizmestiem rokrakstiem. Ko jūs tur sūdaties? Tās nav iti nekas. Es izdzirdu pavisam skābu citrona balsi. Bet pret mani vēl neviens cilvēks nav izturējies citādi kā vienkārši nevēlīgi. Padomājiet, kā ir, kad tevi spiež, kamēr izspiež pēdējo sūluņu. Un kad mēs esam izspiesti sausi mūs aizmet mēslu spainī vai labākajā gadījumā papīrkurviem. Kā izdarīja mana saimniece un tikai tāpēc, ka viņa ir ļoti slinka un nevīžo aiznest mani uz virtuvi. Ne ar vienu citu cilvēku tā nerīkojas. Tā viņi izturas tikai pret citroniem. Es sāku skaļi smieties, un visas lietas pēkšņi apklusa. Tikai pulkstenis Gausi nosita ting, izteikt tang, viņam aptrūka spēka. Pulkstenis apstājās. Un tā bija
1958. gadā rakstīta Annas Sakses pasaka. Ielieciet like šim video un sekojiet pasaku lapai un pastāstiet par to arī saviem draugiem. Lai priecīgas lieldienas un skanīga dziedāšana un augsta šūpošanās, lai mums ode nekož visu vasaru. Atā!